Skatoties uz jums, rodas sajūta, ka jums tā dzīvē viss ir noticis tā pēc tāda konkrēta, jau iepriekš izlemta ceļa, bez tādiem šausmīgi daudziem apmaldīšanas ceļiem, un viss ir tā viegli nācis. Nu, ja esat bišķiņ aktieris, esmu tā, nav, ka es kaut ko tā tieši stāstīt, kā jūs varbūt mežā raudu pie sēnes. Bet ir tāda perioda, ja, kad nevar sevi atrast un ceļš ir netur tā kā dikti nē. Tas attiecas galvenokārt varbūt uz kaut kādām radošām lietām, ka tu muļājies tur kaut kā, vai tu nevari atlaist. Nu, tad tu es piekrītu. Bet tas ir kaut kas cits. Nu, neviens jau man nespiež to darīt. Nu, es jau varu nedarīt. Nu. Un tad tu cīnies pats ar sevi un ar saviem demoniem kaut kādiem. Un tā jau ir, jā. Bet nu, tas ir tikai dabiski. Es domāju, ka tam ir gājuši cauri viss. Bet, ja tā kopumā, tad dzīvē jums ir bijis tā rītīgi jācīnās, vai tās iespējas kaut kā ienāk? Brīžiem arī padomā. Jo citiem ir atkal tur galvu sienā. Nē, bet redz, tur atkal var pieiet no ezotērikas puses šim jautājumam. Tāpēc, kad mērķi jautājumu, ir ļoti svarīgi uzstādīt kaut kādu mērķi. Jebkurā lietā. Un tas īstenībā ir tā, ka mākslas teorijā, vismaz muzikā, man, es domāju, arī gleznošanā ir līdzīga, bet, un faktiski jebkurā procesā ir līdzīga, bet to var aprakstīt vienā teikumā, un to var uzrakstīt veselu disertāciju. Ja? Bet runājot vienā teikumā vai augstākais divos teikumos, ir tas, ka tev ir precīzi jāsaprot, kas ir tavs mērķis, un tad tu meklē ceļus, bet tu zini, kur tu ej. Vissliktākais ir, ka tu muļājies pa ceļu, un tu īsti nezini, pa labi. Tā ir viena atziņa, un otra ļoti svarīgā atziņa, manuprāt, ir, kad tu esi izvēlējies, katrs cilvēks kaut kādā brīdī krustcelē. Un tajās krustcelēs tu izvēlējies, tu izdomā šodien, rupi sakot, tu ies pa kreisi. Vai tu izdomā, ka tu ies pa kreisi. Nekas nav sliktāks, ka paiet 100 metrus pa kreisi, nākt apakaļ uz krustcelēm, teikt, tu man liek jums ieši pa labi. Un tas nekur nedara. Jūs tā nedarat dzīvē? Es cenšos nedarīt nekādā gadījumā. Ja lēmums, tad lēmums. Es uzskatu, es beigās, tā nav, kad es neticu Dievam. Ja? Un man ir sajūta, ka Dievs nemīl šādas to staigāšanu. Un tad tu pieņem to lēmumu, tad tas tev arī jādara, ja? Tev jāiet ir. Un beigās izrādās, ka tā īstenībā vienmēr ir pareizi. Jo tad tev nāk šķēršļi, un tev viņas ir jāpārvar, bet tu tomēr neej apakaļ un nemeklē to ceļu, ku domāji, ka tur būs labāk. Varbūt tu pat ātrāk nonāc, vai ne? Varam pat nolikt to uz auto negadījumu bāzes kaut vai. Mums ir, teiksim, krustojums, un jums ir divi veidi, kā jūs nonākat uz savu māju, vai ne? Jūs brauciet pa kreisi, un jums trāpīja akmens no pretīm braucošas mašīnas un izsit, teiksim, logā caurumu. Bet jūs neziniet, jūs čortojaties vēlas, kas tas bija pa lietu, ja? Nepareizo ceļu izvēlējos. Bet jūs neziniet, ka varbūt par to otru braucot, jūs būtu trāpījis uz traktoru un sveiki.